Nina Pushkin. Nina Pushkin. Pushkin, Nina Pushkin. Nina Pushkin. Nina. Un tā kā kāds 40 minūtes. Tādi, kur jaunieši, kas grib nākt publikas priekšā, kas grib komunicēt, kas grib atrast savu savu pastāvību, savu citādību, tas ir visbūtiskākais. Es nerunāju par to, ka ir vēlme kā uz skatuves vai kameras priekšā būt. Ja? Tā lietai pievēršās ļoti nopietni. Pašlaik pasaule ir radījusi to, ka mēs esam tādu attīstījuši tādu aptuvenību, pat šis vārds, kā saka, nav tik skaudrs, cik būtībā būtu skaudri par to jārunā, ka tā diletantēja ir, ja? Ir tev vecāki labi, samaksā, nopēc kameras, nopēc operators, režisors, tājas filmas, kurus neviens neskatās, bet tu esi kino aktieši un vēl tā. Labi, es šo te neattīstīšu. Pateikšu tikai vienu, ka es gribu šeit studijā, ja? Lai tā paņemamies līdz kaulam. Tā lietas būtībā, ko nozīmē skatuves darbību un tā tālāk un tam līdzīgi. Un tāpēc es visiem saviem audzēkņiem lūdzu jau pašā sākumā iemācīties Hamleta monologu. Gan tāpēc, ka šo iestādījumu teātris sauc par Hamletu, gan tāpēc, ka Hamlets, tāpat kā Bībele, es domāju, ka ir vēstījums. Un katram inteliģentam cilvēkam būtu normāli dzīvē zināt vismaz pirmās 4 Hamleta monologu rindas. Ja? Tas tā būtu normāli. Ja? Labi, kaut vai 2, bet apjēgt viņas. Un tad jau, kad atvērt šīs 2 rindas, gribās atvērt visu lūgu un izlasīt to un saprast par ko. Un tā, vienu mēs atlasījām no studistiem norunāšanas uz Hamleta monologu. Būt vai nebūt? Tāds ir jautājums. Kas prāta cienīgāk? Vai ciest tās būtnes, ar ko mūs vajā ļaunais liktenis? Vai pacelt ieročus pret postu jūru un izbeigt visu? Nomirt. Aizmigt. Ne vairāk. Tā iemiegot un guļot teikt gals sirdsēstiem un 1000 citām listām, kas ir mūsu miesas tiesa. Tāds sasniegums ir kvēlojumu vērts. Ak, nomirt, aizmigt, varbūt guļot vēl sapņot. Lūk uz šķērslis. Jo kādi gan mums nāves miegā sapņi var rādīties viss mirstīgais, kad zudis. Tas vilcināties, pārdomāt, mums liek un postam atļauj sasniegt ilgu mūžu. Kurš ciestu laika belzienus un nievas, varmākas spaidus, augstprātīgo pulgus un nonievātas mīlas sāpes, smeldzi, valstsvīru nekaunības spērienus, ko klusam nepelno necieņu. Ja katrs spētu sagādāt sev mieru ar dūns, kurš locītos zem dzīves nastātā? Kurš mocītos un svīstu dzīves jūgā? Ja nebūtu mums baiļu no kaut kā pēc nāves. Šīs vēl neatklātās zemes, no kuras neviens nav pārnācis. Šīs bailes mūsu prātu mulsina. Un liek ciest to ļaunumu, kas ir nesteigties tur uz neatklātām zemēm. Šī apziņa mūs dara gļēvus. Un veselīgam gribas sārtumam ir jāsasirgst ar domu balu un kaitu. Nodomiem visdiženākiem tā ir pamats. Netop tie nekad par darbiem. Rolanda, kas ir šī jaunā meitene, kuras sniegumā mēs tikko dzirdējām Hamleta monologu?
Tā man mazmeita, vecākā, Loretiņa. Jums daudz ir mazmeitu? Nu, pagaidām 2. Tūlīt būs 3. Un Loreta ir vienīgā, kur apmeklē šīs studijas pie sava vectēva? Nu jā, tā pagaidām vienīgā. Sakiet, Roland, kā jums dzima ideja par šo teātra klubu Hamlets? Kaut kas bija jādara pēc tam, kad es aizgāju no Nacionāla. Un es kādreiz Krievu televīziju pārraidē redzēju ceļojumu klubā. Mazu krodziņu, kur žurnālists teica, ka tas pieder dziedātājam Šarlam Aznavūram. Un ka esot vakari, nu tas ir gadā kāda reizi vai 2, kad pats iznākot ārā kaut ko uzdziedot. Un, protams, ka tajā brīdī, kad Krievu televīzija filmēja, tur viņš iznāca. Tas bija tieši tas laimīgais vakars. Un es iedomājos, jāpamēģina man kaut ko līdzīgu. Es domāju, ka tas... Februāris, 82. gads, Mākslas akadēmija, tiek uzveicināts, protams, Uldis Stabulnieks, kā vadošā persona. Nu,
jaunais aktieris Rolands Zagorsks, kas runāja dzeju un dziedāja jau toreiz dažas un stabulnieku dziesmas. Bet Uldis neatnāk uz šo sarīkojumu, un tajā improvizētajā amfiteātrī otrā stāva trepēs, kur lielais flīģels bija izvilts laukā. Nu, tad es tās 2 stundas mēģināju pats klimparēt, kaut ko dziedāt un runāt. Tāds gadījums, unikāls gadījums. Es nezinu, kas ir šīs afišu autors, vienkārši bija tajā akadēmijā pie sienas. Lūk, šai 82. gada 18. februāra koncertā Mākslas akadēmijā. Pēc koncerta es tiek ielūgts studentu klubā, kā mākslinieks. Un tur bija kādi cilvēki, 10, 20, ieejot iekšā viens pie klavierēm, tur kaut ko klimparēja. Manā skatījumā diezgan neveiksmīgi. Vēlāk izrādījās, ka tas ir pazīstamais komponists Juris Kulakovs. Nu, es kaut ko stāstu tādā pacēlumā, tomēr viens pats koncerts 2 stundas noturēja bez stabulnieka. Un otrā rindā viens puisis, meitenē tur tā kā iebāz azotē roku un spaida krūti. Nu, man tas kaut kā aizskāra, jo man jau tur bija tikai kaut kāda drusku pār pa 20 un tā tālāk. Un tā tie tur nodarbojās ar kaut ko tādu, kas man tā kā interesētu un viņi man neklausās. Nu, un es saku, jaunais cilvēki, jūs ar šīm lietām, jūs taču ir tik daudz akadēmijā tās darbnīcas, ja tur nodarbojoties ar vajadzīgām lietām. Nu, viņi pārtrauc. Nu, kā vēlāk izrādījās, ka tas puisis bija Kaspars Zariņš. Lūk, viņa pedants ir tagad Hamletā, nu, kā tāda altāra glezna. Un nonāca viņa arī interesantā sakarībā. Es uztaisīju šo teātri, un tā vieta tāda plika. Nu, ko vajadzētu tur uzlikt? Staigāju, loks bija vaļā, vasara, skatos, Kaspars stāv, un tad jau bija profesors, jau kļūst. Un es saku, Kaspar, klausies, uznāc augšā. Es saku, redz, priekš tevis vieta ir. Viņš izmērīja, tā kā metrs uz metru. Viņš teicīs, jā, es tieši tikko biju Dānijā, tā Helsingfors pilī. Man šī tēma pazīstam, un tas ir viņa pedants. Tagad gan viņš vairs pedantu tur neeksploatē, kaut kādā citā manierē sāc darboties. Bet lūk, tā nonāk glezna, galvenais pa brīvu, Hamletā. Un tā es gribētu jums pastāstīt par vēl dažām lietām, kas šeit pienākušas pašas it kā no sevis. Nu, lūk, tagad mēs varam iet pie tās bildes. Izcilā mākslinieca Džeims Kulme. Kad es biju tāds jauns puišals, mācījos fakultātē, es Meža parkā pārkāpu pār viņas sēdus un pieklauvēju pie verandas. Viņa atvēra. Mēs iedzērām kafiju, pačalojām. Laikam no tās reizes kaut kāds radās labs kontakts. Es ar viņas vairāk kārtīgi esmu dzīvē saticies. Mēs esam, kas saka, es nezinu, kā nosaukt, labās attiecībās. Un 50 gadu jubilejā es laikam saņēmu kā dāvanu šo bildi. Un kaut kur bija pielicis pie sienas, un tad es mainīju ekspozīciju, un vienā brīdī es skatos, te taču otrā pusē kaut kas rakstīts. Paskatos, sen iemīļotajam un mīlētam meistaram Rolandam Zagorskim jaunava Džemma. Lūk tā.
Lūk, te ir pavisam dīvains stāsts. Kādu rītu es nāku uz teātri, slēdzu durvis, kaut kad planšets stāv pie durvīm. Ienesu iekšā, tas taču ir Spartaks. Nu, šo Spartaku jau, tad es tur mēģināju kaut kā pievārēt. Valdu Lūrīņa režijā. Un viņš bija tā aizļipināts ar kaut ko cietu, ar visādām knopītiem tā tālāk, acīm redzot, viņš bija stāvējis gadiem Nacionālajā teātrī un izmantots kā planšeti priekš dažādām reklāmas akcijām. Es nezinu, kā simtiem tās skobas izrāva ārā, tad mazgāja to. Un jāteic, tas ir vienreizējs fotogrāfs, tāds Laimons Stīpnieks, kas bija samīlējies Nacionālajā teātrī. Es pieņemu samīlējies arī manī, jo tādu kolāžu uztaisīt, tas ir ieguldījums, tas ir darbs. Ja? Un te ir pavisam dīvains stāsts. Filmas Īsta pamācība mīlēšanā, kur Dailis Rožlupa bija filmas mākslinieks. Mēs tā kā sadraudzējāmies. Abiem bija, kā saka, vienāds enerģētisks, vienāds gars. Mēs dažkārt viņš sastādīja labu kompāniju, ka mēs varējām kādu labu koņaciņu kopā iezert. Es ņēmu interviju, kad viņam bija 80 gadu. Un vienmēr, kad es pie Daļa biju, viņš teica, tu kādu bildi negribi? Kā pateicībā par to, ka mēs runājamies. Es teicu, jā, man gribētu kādu bildi no tev dabūt. Un es sēdēju ar muguru pret molbertu, kurā bija zelta rāmī šī te bilde. Es saku, man šitā patīk. Viņš saka, jā. Tāda, ka nav pabeigta. Es saku, nekas. Bet rāmi es tev nedošu. Es saku, man nevajag rāmi, es pats nopirkšu rāmi. Tas rāmi bija tāds milzīgs, zelta tāds apkārt. Nu, tā es to bildi dabūju, es aizbraucu uz mājām, piekarināju viņu pie sienas, uztaisīju tādu rāmi tāds, pēc savas gaumas un saprašanas. Un atkal reiz pēc viņa nāves uzreiz kaut kā vēlreiz to bildi paņēmu rokā, kaut kā pagriezu tā otrādi un atkal lasu. Te rakstīts Rolandam pēdējā Rožlapas bilde. 2012. gads decembris. Šī ir manis nodibināta Latvijas aktieru asociācijas balva, kas tiek piešķirti gadu labākam Latvijas vīrietim, aktierim un aktrisei vienai, par ieguldījumu, tā teikt, teātra mākslā. Pēdējais, kas viņus ir saņēmuši, ir Girts Jakovļevs un Uldis Dumbs, tie mani kolēģi, ar kuriem es nosēdēju vienā gadrobē 28 gadus. Bet interesanti šīs te āksta cepures tapšanas vēsture. Inita Reimondo beidz akadēmiju un viņi izvēlējās šo te darbu. Viņai kursa vadītājs bija diplomdarba vadītājs Pēters Martinsons. Es saku, Inita, man vajadzētu tādu, kā lai tev izstāsta, tādu tipo falsu, tādu. Tādu pēc standarta, tādu latviešu standarts 18 centimetru. Viņi saka, jā, un rāda visāds man tur tos darbus pēc mēneša. Es saku, nē, saprot, es runāju par, tu saprot, es runāju par to, tam jābūt tam. Kam tam? Es nezinu, kā lai tev iestāst. Es aizbraukšu tev uz Ķīpsalas, tur Ķīpsalā viņai darbnīca bija, es aizbraukšu uz baseinu, tur es nopirkšu viņu porno žurnālu, parādīšu, kas tas tāds ir. Lai gan viņai bija 2 bērnu māte tajā brīdī. Un es tiešām nopirku to žurnālu, atbraucu, viņa jau bija uztaisījusi. Viņa bija uztaisījusi šo te āksta cepuri, un tad tādu kronīti, tad noņemam, tad. Pēc tam tas ir porcelāns, apgleznos, tā kā aktieru darbs un vispār ir trausls un ļoti gaisīgs. Lūk, var šo te āksta cepuru noņemt un te likt kā puķvāzi izmantot, var arī
atstāt to cepuri augšā. Tiešām šeit ir tie 18 centimetri, jo, kā smējies, māksla jau uz to, zināmā mērā balstās. Liktenīgi pirmā ākstas cepura tika pasniegta Vija Artmanē, es pat vadīju to spēlmeņu nakti Māmuļā, un tur bija tāds kāpnes, un taču ejot pa šīm kāpnēm, Artmanē šī balva izkrīt no rokām, šis porcelāns, un ļoti smalkās druskās saplīs. Tas saku laimi, ja. Un jau 20 gadus es piešķiru savā skatījumā, dažādi tur ir tie vērtējumi, bijuši dažreiz anketēts tiek, un dažreiz tur apjautāts un apzināts, un dažkārt es vienkārši pats izdomāju, kuram šogad piešķirt šo te balvu, ākstas cepuri. Hamletā es esmu izmēģinājis visāds teātris žanrus, kā teica, zupas teātris, zosas teātris, improvizācijas teātris. 7 gadus bija politiskais teātris, kur es pulcināju tādus talantīgus, ar humoru pilnus, gribētu teikt, intelektuāļus. Redz, tur centrā pa kreisi Kārlis Streips bija tikko iebraucis no Amerikas. Un vispār pat afiši ir fantastiski. Tas ir mūsu galvas tā kā siekstā ieliktas, ja? Ko, protams, mēs visi bijām pelnījuši, ka mēs tur drusku tā kā ākstījāmies un cūkojamies par tā brīža politiskām aktivitātēm. Zane Daudziņa, Vīlis Daudziņš, Juris Strenga, Dainis Gaidels, bija arī mums dramaturgi, aktieri, Pilsums Guntis, Paukšs Hermanis. Centrā, protams, es un tur man otrā pusē Raimunda Vazdika. Tas bija skaists laiks. Bet, tā kā politiskais teātris dzīvē kļuva interesantāks nekā mūsu teātris, bija šī aktivitāte jāpārtrauc. Lielā Kristapa balva. Ja? Un jūs redzat, tas ir tāds fragments tikai no tiem pirmiem Kristapiem, kad tur bija tas ar visu rumpīti redzams, šis te pārcēlājs. Bet tajā gadā izrādās, kad bija jau visi izmantoti tie, un palikuši tādi nelikvīti pāri tikai. Un Jurģis Krasons, arī ģeniāls mākslinieks, manuprāt, pieņem lēmumu, labi, paņemsim tos atlikušos, cik viņi tur 20 palikuši, sagriezīsim gabaliņos un, teiksim, no aktierim, vīrietim, iedosim uz šo te galvas daļu. Inārs Lucku tajā laikā saņēma otru pusi, tur, kur tas bērniņš. Droši vien kāds producents saņēma kājas, ja, kāds režisors saņēma rumpļa daļu, un tā viņš no tā viena lielā Kristapa izveidoja 1, 2, 3, 4, 5, es nezinu, cik tās daļas. Un, manuprāt, tas ir absolūti unikāli. Vislabākais variants, kāds es esmu redzējis tos Kristapus līdz šim. Un tagad, man liekas, vispār nav Kristaps, tagad ir kaut kāds cits kaut kas tur tāds, kaut kāds veidojums. Lūk. Hamleta afišu štabs. Šobrīd tur ir Jura Dimitera plakāts 3 reizi. Kā saka, 3 vienā. Absolūti ģeniāls plakāts. Tur rakstīts theater, un tā kā priekškārs, tā kā slota, kas būtu galvenais teātra uzdevums, slaucīt visus, kā saka, sārņus ārā no mūsu dzīves. Kā nu kuram puisītim palēmējis, manuprāt, daži varbūt uzskata to par tādu, kā plāstu, bet man visu mūžu pavadījuši ļoti skaistas sievietes. Sāksim jau ar to, ka mana mamma bija izcila skaistuve, kuplām krūtīm, un galvenais, ka viņai bija ļoti gari mati līdz putītēm. Tā kā Vermeera gleznā, izlaiž matus, lai sev pasargātu savu nevainību. Un viņi man arī iedeva tādu mīlestības esenci dzīvē un arī attiecībā pret sievieti. Un, kaut es runātu par savām skatuves partneriem, esmu vēl Dērmalē, Lāsma Kugrēna, Mirds Mārtinsson un tā tālāk. Filmās, kuras esmu uzņēmies ne tikai Latvijā, bet Kazahstānā vai Uzbekistānā vai Maskavā. Tas lielākais brīnums jau pie manis nolaidās
kur albumā, man liekas, ir kāda bilde. Turpat vairākas ir. Vairākas, jā, arī redz, kur ir eņģeļa veidā nolētās ar visiem spārniņiem. Pasties, to ar visiem spārniņiem. Nolētās līnija. Es tam citu. Tad vienmēr visi jautā, man liekas, ka tev arī jautāts ir, kā tu manis pieciet uz 20 gadus. Mēs taču ar tevi kopā jau esam 20 gadus. Tas ir tāds skaists dzīves laiks īstenībā, sevi šeit kamatā kopā ar tevi un daudziem dažādiem cilvēkiem, ko mēs šeit abi satiekam, gan tavi draugi. Un man pasties, tepat, jā. Iervalds Pols, blakus viņam Mārcis Čaklais. Visi ģēniji, jā. Nu, redz, ka man Esmeralda, es esmu ar Esmeraldu. Jā. Tā bija izrāda, kā viņš sauc? Dubults neplīst, jā? Nē, otra izrāda. Tā bija pēdējais brīvais pāris Darjo Folk. Un es pie skaņas un pie gaismā. Viens tad mūžīgā apkopēja, skaņu operatore, ko vajag šeit. Administratore, ģenerāla menedžeri un tā. Rietumi piesvieda jaunus svētkus. Halloween, ja? Un tad piesvieda Valentīna dienu. Un tā kā man savs teātris, es nezināju, ko darīt te Valentīna dienā. Mums nekāds tās tradīcijas nav latviešiem. Un tad es atceros, paka. Mums taču ir dainas. Pie tā mums ir nerādnās dainas. Nu, es nezinu, kā tās meitenes pirmajā reizē parakstījās, pēc tam jau es ar daudziem kursiem to pašu atkārtoju. 14. februārī tā ir Valentīna diena, ja? Jā. Es uztaisīju viluzvadu. Pastāvi saucās. Dainosim nerādni. Un, var sakot, mēs runājam tos pantiņus. Man atmiņā tas fenomens, kad atnāca Erts ar kundzei bija kaut ko 40 gadu jubilejā uz tāds, apmēram. Elīti, jā, viņi sāc, jā? Jā. Un Andris saka, tev ir kaut kāda programma, atceries? Es saku, jā, man ir tāds forši izklāts programma, tāda nerādnās dainas. Jā, tas būs labi, tas būs lustīgi. Visi sanāks smokingos un tā. Es tagad tāds viss, jā, vērās priekškars un skan. Kad es biju maziņa, man bija maza pežiņa. Tagad esmu liela meita, man liela pīja. Tas bija absolūtā šoka terapija. Es arī nekaities, tā nesapratu. Es jau biju to izrādi atspēlējis vairākus gadus un tie visi nesaprot, kas notiek. Bet tad jau, kad tām pa pīziņām un pipelītēm tur jau aizgāja, kā saka, nepārtrauktā plūsmā. Pierada ausis. Jā, beigās tas man patīk, tas dzējot pantiņš. Rīgas meičas tiltus taisa nopipeļa kauliņiem, Rīgas puiši pāri gāja, pīzdu nesa padosē. Tāds tuti bruti. Un visi aplaus, visiem patīk, visi sapratuši, kas pa lietu. Un pie manis pieskrien viens amerikānis, it kā kaut kāda attāls latviešu izcelsmes. Viņš saka, es savā mūžā, kaut kādu šovu viņš vada, nezinu, kaut kādā Amerikas pilsētā, kaut kādā televīzijā. Viņš saka, es esmu redzējis visu kaut ko, bet kaut ko tādu. Es saku, tā ir mūsu folklora, tas nav nekas, nekas tās nav neķītas un tā tālāk. Tā tas ir, ka šīs tas puritānisms, kas mūsos valda, mūsu sabiedrībā, varbūt arī novēc pie tā, ka mēs tā nīkstam laukā. Tautu meitas dainoja kārtīgi, nerādtās dainas, jau vispār dainas jau sarakstījušas un sadzējojuši. Tās ir meitas, kas mājās auklēja savus bērnus un tā tālāk. Ja tev ir tāda īpaša enerģija, tu tā aizraugi, tā visi parastās uz tām tavām domām idejām īstenībā. Tu pat arī parakstījies man tajā šovā, kur es kāpu skatos, tas čipendēju šovs un meitas tas bija labi, jā. Tu taču arī piedalījies, jā. Es pat uzvarēju tajā reizē.
Es uztaisīju tādu Miss Latvija pēdiņās šovu un vēl čipendēļi. Man tur bija puiši izlase tāda kolosāla čaļa ar foršiem rumpiem. Un mēs taču aizvedām to, atceries, ja tu nebrauc uz Krieviju to? Nē, tu neatbrauc. Bija fenomens, mēs aizbraucam uz Krievijas ielu teātra festivālu. Nu, beigās viņi saka, vai nav jums kaut kas tāds, kā saka, tāds kāposnieks un kaut kāda izklaides programma. Es saku, jā, mums ir Miss Latvijas programma, ja? Un mēs taču palaidām tos šipendēļus un to Miss Latvija. Un tie, cik tur tai zālē bija kaut kā 1200 cilvēku Saratovā. Un viņi taču noticēja, ka Latvija, ja, toreiz vēl, brīvā Latvijā, pareizi mēs taču bija ārzemnieki, ka Latvija, kā saka, izbraukumā taisa savu Miss Latvijas konkursu finālu. Šīs te ir iemaldījušās no dziļas vēstures, bet man ir jāizstāst, tas ir fantastiski. Te ir divas bildes, kur es pie klavierēm kaut ko klimperēju, bet pirmā bildē ir tikai divi Krembergs un Rožlapa dziedi manā pavadījumā. Un garām tālumā iet Pāvils, kas tās nešpētni skatās kaut ko viņi tur rakstās. Un tūlīt nākamā bildē jau ir Pāvils un vēl Liniņš piestājies klāt. Un nu jau ir dižais kvartets, ja tā. Es teiktu, es tev nosauku pilnīgi tā kā Rimskas Korsakovs un Balākerevs, tā varenā kopa. Šīs absolūti šito vēl likt kā vēsturiskā Latviju kino mākslinieku varenā kopa. Ja, Krembergs, Rožlapa, Pāvils un Liniņš. Bet tu neatbildēji uz jautājumu, kā tu mani pieciet šito jāsaka. Nē, es zinu, ka vienā kompānijā mēs bijām un tu vēl nebija tajā manā, kā saka, aplokā vai ielokā. Un tā Vaiva Pūzina, toreiz tā mākslinieca kostīma, viņa teica, kā ar tādu cilvēku, kāds var sadzīvot? Ja? Es toreiz viņai nīču filozofiju vienkārši kaut kādā pēc Jāņa rītā tur proponēju, to, ka pārcilvēks ir galvenais, un ka nevajag mīlēt savu tuvāko, vai mīlēt savu tālāko. Var sakot, nīča absolūts tādā flyingā. Un viņi kaut kā tāda īsti notrāsaka, pamatīgi kristieti, ja viņi kā nevar saprast, kas tie par uzskatiem, kas tie par pārcilvēku, zini, teorijas sludināšanu. Manuprāt, mums ir tāds līdzsvars, ka tu esi tāds aktīvais un tāds ideju ģenerators un tāds lokomotīva, kas iet pa dzīvi, un es tā kā tāds vairāk tāds mājas. Kāds mājas maģistre. Tagad Latvijas izglītības programmas eksperta. Jā, tas ir tāds, mēs tā mierīgāk, lēnāk par to dzīvi. Mums tas tā kaut kā līdzsvaro. Galvenais jau laikam, kad ir tā, kaut kāda tā saskaņa. Tāda, ja? Kaut kas tā kā vairāk, ja nekā kaut kādi spēki iekšēji. Kaut kā forši tā sajūta, ka tu pazīsti to cilvēku jau diezgan ilgi un kad kaut kā tu viņu jau ne tikai jūti un tā, bet tu jau pārēdzi daudzas foršas lietas, ko tu tā, kaut kā tas tā beigas tā, tā savauguši mēs esam, manuprāt, tā foršā, kad arī netraucējam viens otram un darba laikā vienam bez otra. Ar tā īsti. Jāteic, man bez tevis laikam nekas vajag tālāk nesanāk. Nekas nesanāk. Un laime atnāk un izdziest ielu klaidos. Šostakovičs ir teicis, lai mūziku iemīlētu vai saprastu, viņi neklausās. Un to pašu var attiecināt uz teātri. Vajag iet uz teātri, nākt uz Hamletu,
izdziest ielu. Klausīties, skatīties un saprast. Nesapratīs, negribēs, nenāks vairs. Ja?